Hormuzas šaurums joprojām ir ciets. Bet vai viņš patiešām ir ciets, vai vienkārši ar to neiet kuģi? Starp citu, par to interesantu teoriju lasīju no analītiķa Anas Salāžī. Un viņa tēze bija tāda, ka faktiski viņš nav ciet. Bet tas, kas ir apstādinājis kustība ir apstādinājis tas, ka apdrošinātāji negrib apdrošināt kuģus vai ir izvirzījuši ļoti dārgas prēmijas par to, ka varētu kuģi iet cauri šim šaurumam. Un ka pie tā ir nonākuši, ka negrib šo apdrošināšanu sniegt dēļ vairākiem notikumiem, kas varbūt beigās nemaz nav pašu irāņu, tur, teiksim, tieši šāvieni bijuši pa kuģiem. Tā vismaz šis analītiķis saka. Un tā teorija ir tāda, ka tas stāstījums par to, ka viens naftas pārvadātājs, kuram bija trāpīts, tas esot bijis kaut kāds ļoti mazs un to esot grūti nosaukt par tankeri un varbūt, ka tur bija citi iemesli. Savukārt, varbūt, ka citi kuģi, tiem, kuriem trāpīja kādi šāviņi, tie esot bijuši atlūzas no raķetēm un pēc tam vēl ASV darbības tajā reģionā. Un tā rezultātā apdrošinātāji paši nolēma, ka mēs vienkārši neapdrošināsim. Un tāpēc, attiecīgi, varbūt ir variants tāds, ka viņš nemaz faktiski nav ciets, bet kuģi tur neiet cauri. Līdz ar to jautājums arī ir šādā kontekstā, cik aktuāls ir šīs prasības par to, ka veram vaļā Hormuzas šaurumu.